Viņi sveicinājās kāpņu telpā un uzsmaidīja cits citam, taču kaimiņi pat iedomāties nespēja, ko dara 35 gadus vecā auklīte Agnes, kad aiz viņas aizveras dzīvokļu durvis. Tikai tad, kad ieradās tautas balss, kaimiņienes uzzināja, Agneses un viņas vīra mājokļa sienas rotā 44 gleznas. Katru no tām veidojas viņa pati, lai gan sākumā pašai licies, gleznošana nemaz nav viņas stiprā puse. Sākumā man pasniedzēja teica, vajadzētu uzzīmēt kubu, bet man visas līnijas iznāca līkumainas, šķības, greizas. Un es pasniedzēju teica, nē, man kubs liekas garlaicīgs un nesanāk. Šķirstot mākslas grāmatas, Agnes ieraudzīja monolīzu un nolēma, jāpamēģina uzgleznot. Un es saku, laikam jau tādu nevar uzgleznot. Viņa saka, nu pamēģināsim. Ja nesanāks, taisīsim stilizēt. Un lūk, viņa ir mana pirmā glezna. Pasniedzēja uzreiz ievērojusi. Agnesei ir talants. Sieviete ķērsies pie otām pavisam nesen, tikai pirms 3 gadiem. Rekordīsā laikā jau uzgleznot aptuveni 90 iedvesmojoši, dzīvespriecīgi un koši darbi. Gleznošana viņai nepieciešama kā gaisa, bez tās nevar sakārtot domas. Es aizdedzu sveces, iededzinu vīraku, un tā man ir kā meditēšana. Es sakārtoju savas domas ar to. Molberts Agneses dzīvoklī parādījās tikai pirms 2 mēnešiem, tādēļ sākumā gājis gana grūti un gleznošanas vietas bijušas visdažādākās. Es liku uz elektriskās plītiņas audeklu, liku pretī datoram atstatēju, lai negāžās, uz krēsla liku. Grūti bija, dažreiz gribējās aizmest pa gaisu visu, jo viss gāžās, krīt, krāsas ir mitras, audeklis apgāžās, viss nosmērējies. Jaunās gleznotājas lādē ir 40 oti, bet 3 gadu laikā uz audekliem izklāta 3 kg krāsu. Agnesei visvairāk tīk gleznot tautumētas ar oranžiem matiem, jo viņi iedvesmu rod grupas Dzels vilks mūzikā. Man liekas, tieši mūzikas enerģija pārtop uz audekla. Un es uzgleznoju to enerģiju, kas iet caur mani. It kā to neradu es pati, bet esmu tā kā starpnieks. Tik īsā darba laikā jaunajai māksliniecei bijušas jau 2 izstādes. Agneses pasniedzēja saka, 3 gadu laikā sasniegt tādu līmeni var tikai smagā darbā. Agnese viņa gleznoja ne tikai studijā, viņa gleznoja mājās un studijā un brauc uz plenēriem. Un tad arī tas talants viņš attīstās un to var izdarīt ļoti, ļoti īsā laikā. Var tikt pie panākumiem tā, ka tevi nevar atšķirt no profesionāļa. Katrs Agneses darbs ir kā bērns, gribas paturēt sev un pārdot žēl. Viņa nespēja dzīvot bez otām spilgtām krāsām un radošiem vakariem. Es jau gleznoju, tāpēc, ka man to vajag tikpat ļoti kā dzert vai ēst, tā ir mana pamatvajadzība. Ja man nav izstādes un es neko nepārdodu, es tik un tā gleznošu, kamēr istabā nebūs vietas pašai, kur palikt. Agnese nebaidījās 32 gadu vecumā sākt jaunu dzīvi. Sieviete ar oranžo matu šķipstu ir pārliecināta. Tagad viņas dzīve ieguvusi pavisam citas krāsas. Baibas Prāns, Renārs Muskars, Tautas balss.